Nu, uzreiz laikam jāsāk ar tādu varbūt karstāko. Treneris Štelmhers rīt panorāmā viesojās un teica, ka varbūt mēģinās pierunāt tevi, pārdomāt un vēl vismaz uzspēlēt pret Austriju. Kā ir izdevies pagaidām šis plāns? plāns? Sorry, ja es būšu pēc brāzēm, jau būs dusmīgi. Nē, nu, zin kā, mēs jau runājām, izcili būtu bijis, ja būtu otrādāk spēles, ja būtu pirmā izbraukuma otrā mājās, tad vispār nav divu domu, bet ja varbūt pirms spēles, es domāju, ka, ja būtu vajadzība, es nezinu, to varētu apsvērt, tad šodien pēc spēles visas tās emocijas, arī ja es tur aizbraukt, es droši vien, ka nebūtu nekāds palīgs komandai, tā kā, nē, pie tā arī paliekam, ka šī bija noslēdzošā, un, ja neskaitām spēli, tad viss pārējais bija ļoti skaisti, un es tiešām ļoti novērtēju to mīlestību no komandas biedriem, no faniem, no arēnas, no visiem. Vai gaidīja, ka būs tāds emociju uzplūks, un tas, ka būs kaut kas, tas ir skaidrs, bet būs tieši tik daudz to emociju, tas viss tā nāks ārā. Zin kā, tādas lietas baigi nevar paredzēt. Es, protams, ka centos arī pirms spēles un vispār tā diezgan viegli piegāja. Ne viegli, bet kā vienkārši normāli spēlē, nedomājot par to, bet jā, beigās tas video klubā un cilvēki, teiksim tā, manā karjeras laikā svarīgi cilvēki, treneri, kas ir bijuši komandas biedri. Ģimene, protams, kā dzirdēt tās lietas, ko viņi par mani saka, tas, es nezinu, cilvēkam jābūt no akmens, lai tas nebūtu emocionāli. Kas tu darījās galvā pirms spēles? Tie nāca ģērbtuvē? Es saku, godīgi, es biju patīkams, atraukts, bet īstenībā tikai tāpēc, ka tā ir jauns cikls, jauns treneris, viss sākās no jauna, forša spēle, jāizbauda un jā, es nekādā veidā nedomāju par to, kā viņi beigsies, kas būs pēc tam, un centos, jā, tiešām tā, pieiet, kā vienkārši spēlēt. Kas ir spilgtākais brīdis? Tad, kad brīži izlasē daudz bijušu spēles, daudz turnīru, daudz. Ir kaut kāds tāds viena epizode, kas tev atcita kaut kādu tādu atmiņu par izlasi vai kaut kādu tādu sajūtu? Zin kā, ir daudz. Protams, pirmā, kas nāk prātā? Pirmā, kas nāk prātā, tas tāpat nav ne spēle, nekas, tas ir sagaidīšana pie brīvības pieminekļa un himna pie brīvības pieminekļa. Viennozīmīgi emocionālākā vispār himnas, vismaz manā, kur es piedalos pasākumā un dziedu līdz himnai, tas ir viss emocionālākais viennozīmīgi. Es domāju, ka kaut kam būs grūti pārspēt tieši to brīdi, tieši to momentu. Visvairāk pārdzīvo puika droši vien, ka tu beidz, jā? Jā, viņš ar man tāds emocionāls, protams, kad viņš pat prasīja, kāpēc un tā, un tad es centos viņam izskaidrot, bet zin kā, to grūti izskaidrot, kad izaudz man, kad tu esi tajā situācijā, tad tu vienkārši saproti, tu zini, tu jūti, es nezinu. Kā es teicu, man noteikti, es labprāt spēlētu vēl 5, 10, 15 gadus izlasē, un tas vienkārši nav iespējams, ja, jo, kā es teicu, izlase ir un vienmēr būs man mīļākā komanda, un spēlēt izlases, tas nav salīdzināms ne ar ko, tāpēc, bet tas nav iespējams. Nedaudz varbūt pieskaroties spēlē, tad, kad runājām pirmdien preses konferencē, minēja, ka tu vēlies spēlēt tik, cik dos treneris un nevēlies varbūt pārspēlēt kaut kādas minūtes, bet vismaz mums tādā mediju ložā bija sajūta, ka varbūt tev vajadzēja kaut kur laukumā tajos kaut kādos sarežģītākos brīžos. Kā tu pats jūties un redzēji to no malas, jo redzējām, ka gan tu, gan arī Dāvis bija gan emocionāli? Jā, es teikšu, ka droši vien, ka to rotāciju, tad tās otrās ceturtajās beigās tās piezīmes pēc kārtas. Tas bija tas, kas no šeit patraucēja nedaudz, lai varbūt varētu vairāk iesaistīties spēlē, bet kā arī ņemot vērā to situāciju un kā Sito grib spēlēt, cik agresīvi un tā uzsumgodīgi, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc man jābeidz spēlēt, ja es neesmu gatavs vairs presēt pa visu laukumu un darīt tās lietas, ko viņš grib, tāpēc ir tikai normāli, kad un man nav, es tiešām prieks, ka viņš izlaida beigās, kur varbūt vēl bija maz iespēja aizcerties, un kā arī tajā brīdī, nedomāju par to, ka 4 piezīmes, es centos, enerģiju kaut kādām vēl bišķiņ jāsākām epizodēm mēģināt kaut kur vēl aizcerties vai bišķiņ salauzt to spēli, bet tas neizdevās. Bet
Protams, ka zaudējums mājās Nīderlandē pirmajā spēlē, tas nav tas, ko mēs gaidījām vai cerējām. Bet, zinot treneri, es domāju, ka es jau pabrīdināju Džekus, kad lai gatavojās. Jo būs gan labs video, gan, teiksim, tā būs vēl tāds ekstra, es nezinu, jo no viņa jau jūs redzat, jau nāk daudz enerģijas, un viņš ir super iekšā tajā visā, bet zinot viņu, tas viņam iedos vēl tikai papildus motivāciju nākamajās spēlēs. Es prasīju trenerim pēc preses konferencē, kurš būs nākamais kapteinis, jo arī atsaucoties uz pirmdienas preses konferenci, jūs teicāt, ka par to tiks domāts pēc spēles. Viņa atbild bija tāda, ka tas būs jau tavs lēmums. Es laikam nebija ar mani saskaņojis to, es nezinu. Bet, ja viņš tā grib, viņš noteikti konsultēsies ar mani, mēs izrunāsim, bet, es domāju, ka tad varbūt ne tikai manam lēmumam, bet kā es teicu, tam jābūt arī tādam, komandas lēmums kopējā. Ja viņš man jautās, tas būs arī tas, ko es teikšu. Tad tu saki, ka šīs nedēļas laikā tas jautājums principā netika pacelts un jūs vienkārši darbojāties un gatavojaties līdz šodienas spēlē tā, ka principā pēc sajūtām tev varbūt nebeigtos tā karjeras izlasē. Tieši tā. Šo spēli atcerēsies līdzīgi kā to brīvības pieminiektu? Atcerēšos noteikti. Varbūt es spēli neatceros, spēles labprāt aizmirst. Bet jā, to pēc spēles es saku, dzirdēt, ko cilvēki par tevi saka, un tas, kad principā visi cilvēki paliek un neiet prom pēc spēles, un skandē tavu vārdu, tas ir, protams, kā atcerēšos vienmēr. Bet šis brīdis bija tas brīdis, kad tu saprati un apjauti, cik daudz tu īstenībā nozīmē Latvijas basketbolam kā tādu? Jā, iespējams, bet, zin kā, vēl joprojām, es nezinu, varbūt savā ziņā es tā pieticīgi tā domāt, bet, man vienmēr licies, ka, mēs vienkārši, vai es te sēju spēlēt basīti, daru to pēc labākās sirdsapziņas, gan treniņos, gan spēlēs, un es nedaru to tāpēc, lai pēc tam man kāds aplaudētu vai teikt, ka rekur, tu esi malicis, tu esi izdarījis to, tu esi izdarījis to. No otras puses, redzot to, kā tās cilvēku reakcijas, tad droši vien kaut kas ir izdarīts. Es nezinu, man jāsagramo šis viss vēl tuvākajās dienās, bet protams, ka tas ir emocionāli. Kas tev izlases ģērbtuves vairāk pietrūkst? Kaut kāda sajūta, lieta, komandas biedrs, kaut kas varbūt pilnīgi muļķīgs? Es domāju, ka vienkārši tā kopējā atmosfēra, kas ir izlases ģērbtuvē, jo to pirmkārt nevar salīdzināt ar klubiem, ar komandām. Vienmēr sevišķi tagad, kad izlases sabrauc kopā, ir tāds, es pat teiktu, ka pat ne jauns sākums, bet, pēdējās spēles tur bija, pirms 2 mēnešiem. Un tad sajūta, ka tie 2 mēneši ir izņemti ārā, atkal sākās izlase, un viss turpinās bez tāda pārtraukuma, teiksim tā. Es nezinu, nevar izskaidrot, kas tas ir vienā vai 2 vārdos, vai droši vien ne vairāk, bet tā izlases ģērbtuves atmosfēra. Tie, kas tur ir iekšā, sapratīs, par ko es runāju, ko es domāju. Ko tu gribētu novēlēt tagad saviem komandas biedriem? Kas ir jādara viņiem tagad pēc tavas ēras beigām? Ēras beigām, tas izklausās. 15 gadi tev arī? Es teiktu, mans novēlējums būtu noteikti censties noturēt to latiņu, kur mēs viņu esam gadu no gada, sākot no 10. gada līdz pat 24. 25. Kur mēs viņu esam uzcēluši un censties viņu noturēt tur, kur viņi ir un protams, kad mēģināt viņu pacelt vēl augstāk. Paldies, Daivi! Paldies! Paldies jums!